Autosporta nekad nevar būt par daudz, un lai arī Latvijas-Lietuvas rallycross čempionāta sezona ir noslēgusies, mēs atkal esam Pīķernieku trasē Rīgā. Sportisti ir gatavi cīnīties par Ziemeļa Eiropas zonas čempionu tituliem. Super jaudīgas automašīnas, super ātri piloti turklāt, ļoti slidenos un slapjos laika apstākļos. Tagad laikam trasē skatīties, kā viņiem veiksies. Protams, paldies manam tētim par džokera taktiku un pašam ļoti patīk šīs gonkas. Priecājos, protams, par mašīnu, kad izturēja vēl un priecājos, kad, protams, mašīna vēl iet un vienmēr būs labi. Nereāli. Startā noslāp. Vienkārši startēja, nelēcis, es nezinu, es kādu pusminūti vienkārši griezu un kāds 5 sekundes pirms braukšanas viņš pielicis un aizgāja. Super vienkārši, burvīgi. Kā lai pasaka, Latvijas-Lietuvas čempionāta sezona spicītei izbeidzās un tad prieks, ka izdevās šodien sakārtot lietas. Jā, kaut kā tajā finālā viss salikās, lai gan aizbraucām kā trešie. Pateicoties kolēģiem, tur pirmajā aplī jau viss salikās un izvirzījāmies vadībā. Turējām tempu un tā arī līdz finiša karogam un finišā esam pirmie. Mūsu klasē varbūt tie konkurenti nebija tik daudz, bet ļoti spēcīgi. Mums bija Igaunijas čempions, Igaunijas vicečempions, pāris latviešu braucēji, ātri konkurenti, jau kvalifikācijās nemaz negāja tik viegli. 2 trešās vietas un 1 uzvara, bet finālā viss salikās. It was hard to win because of the 2 jokers in the final, but I was fast and everything went okay, so everything was good. It was difficult for me with the starts, with the new Yamaha engine when it was raining, but it was trying after 3, and of course the car was very good in the rain, but just myself was bad with the start. Car is with dry condition amazing good, and obviously I like Latvia and the track. Sajūtas ļoti labas. Pēc samērā diezgan neveiksmīgas kopumā sezonas. Šodien ir labs rezultāts, beidzot bija labas sajūtas. Un ir prieks par uzvaru, bet ir neliela, vilšanās, ka tēvam šodien superkāru klasē nesagāja tā, kā gribējāt. Bet kopumā ir prieks par uzvaru un labi noslēgt sezonu. This is good. Final started perfect. Janis is fast and I am very happy for that join Janis for the Pīķernieku track. Speed is there and yeah,
Thank you, my team. Ivo, Fiesta is amazing. Jā, katrā ziņā tagad lietus lija, tad starta pozīcijas visiem bija vienādas, tad, kad tā trasa sāka žūt, visi žuva izņemot pirmā vieta, kas nostādīja man 3 reizes tādā diezgan neērtās situācijās līdz pirmajam pagriezienam, bet nestoties uz to, biķinieki vienmēr ir bijuši fantastisks vieta, kur sacensties, un kaut vēlā rudenī paldies visiem skatītājiem, līdzekļiem, atbalstītājiem, kas ieradās man atbalstīt. Protams, komandai, sponsoriem, milzīgs paldies par to iespēju, un es ceru, ka es sagaidīju kāds pozitīvs emocijas.